Čau visiem! Jūs atrodāties uz rokdarbu kanāla Laba Lapsa. Mani sauc Jaroslava. Un šodien es gribu pastāstīt un parādīt, kā es šuju smilšu rotaļlietām paredzētas somiņas. Šajā somiņā ir viena nianse. Tā ir smiltīm caurlaidīgs dibens, kas ļauj atstāt smiltis ārā un nepārnest tās mājās. Ja jums vai blakus ir mazulīši, kuriem patīk rotaļāties smiltīs, tad skatieties šo video un šujiet kopā ar mani. Nu ko, stājāmies. No sākuma jāpiegriež detaļas, un man tas ir jau izdarīts. Bilžu audumā detaļas būs no ārpuses, bet uz oderī es lietošu vienkrasainos audumus. Vērsiet uzmanību. Apakšējā nogriezuma līnija nav taisna. Tai pa vidu ir papildvirslaide viļu tiesai, lai piešūtu dibena garas malas. Tas ir dibens no tāda tika veida materiāla. Vēl mums vajadzēs divas detaļas roktūriem. Un divi nelieli gabaliņi, lai apstrādātu dibena īsas puses. Un jā, es šuju vienlaicīgi dažas somiņas, tāpēc detaļu krāsas var atšķirties. Šūšanu es sāku no roktūriem un eju nevis pie šujmašīnas, bet pie gludekļa, jo pirmkārt es salūku roktūra detaļu uz pusēm un aizgludinu to. Un pēc tam atkārtoju savas darbības ar katru pusīti. Uzreiz aizgludinu uz pusēm apstrādes gabaliņus. Tagad jānošuj roktūri gāreniski un pēc tam jāizgludina tie, lai atslabinātu vīles. Nākamajā solī es salūku ar puses detaļas vertikāli, lai atrastu augšējās malas vidu un atzīmēju to ar gludekļa palīdzību. Pēc tam var nospraust roktūru izvietojumu un nofiksēt tos. Ar kniepādetām un ar īsām vīlēm. Tagad var pielikt dibenu un sēpiesies oderī. Un nošūt divas vīles te un te. Atslabinām vīli, atveram virslaide un aizgludinām to. No vienas puses un no otras. Un tā jādara
ar visām vīlēm. Nogriežam liekas sānu virslaides un augšējos virslaižu stūrīšus, bet uzmanīgi nenogrieziet cauri šuvei. Tagad jāizgriež mūsu sagatavē uz āru. Sagatavoju vienu stūrīti, eju pie otrā, un izgriežu visu. Nu, praktiski mums ir pussomiņa. Šajā posmā es noņēmu kniepu adatas un fiksēju visus slaņus gar vīlēm, te un, protams, te ar adatu un diegu, un tikai pēc tam izgludinu. Tagad izgludināšu, un pirmā somas puse būs gatava. Pirmā somas daļa ir gatava, taisīsim otru. Uz detaļas ar roktūri pielikam sēpiesēs gatavu daļu un salokam to šajā veidā. Sārulējam un izvietojam dibenu tieši kā agrāk. Fiksējam ar kniepādatam un pa virsu pielikam odari. Atkal sēpiesēs. Izlīdzinām visas malas. Nofiksējam tās ar kniepādatam. Un dosim atkal divas šuves. Vienu īsu piedibena zona un vienu garu. Gara būs te un izšuve būs te. Vīles ir nošūtas, un tagad es visu izgludināšu. Lai atslabinātu diegus šuvēs. Tagad aizgludinu, mēģināšu darīt tā virslaides, abas virslaides kopā. Aizgludinu.
odres pusi. Tagad atgriezīšu sanu liekas divas laidas. Stūrīšus. No otras puses darīšu to pašu. Sagatavošu stūrīšus tā uz odres pusi. Tagad ar otru stūrīšu. Jā. Izgriezu. Voļa. Varam noņemt kniepādetes. Tagad pāriešu ar adatu un diegu garām visām vilēm, izgludinu visu un atgriezīšos. Tagad es pāršūšu 4 dekoratīvas vīles. Te un te. Nu ko, ģibens jau ir savā vietā, dodāmies tālāk. Salūkam odrei ar puse un izlīdzinām sanu malas. Fiksējam ar kniepādetam un dodam šuves. Te un te. Tagad atzīmējam dibena vidu pa īsu malu un savienojam to ar sanu vīli. Fiksējam ar kniepādetam. Pielikam apstrādes stremelīti no dibena puses. Visus slāņus nofiksējam. Un pēc tam sašujam kopā šeit. Un palika tikai iesaiņot pēdējās virslaides ar apstrādes stremelītes un piešūt to ar īsiem slepeniem durieniem. Lai būtu skaisti, es
nogriežu nedaudz liekas māliņas, piemēram tā. Un tagad tie izlīdzināju šuvē un apstrādes trēmelīti. Apgriežu šeit un vēl šeit. Un tad man būs vieglāk izveidot šo māliņu. Nu, piemēram tā. Viss. Viss ir sagatavots.